Šodien esam atbraukuši uz sacensību vietu. Šeit pavisam drīz sāksies sacensības distanču slēpošanā. Kā jau mēs esam minējuši, distanču slēpošana viņiem Somijā ir, protams, ļoti populārs sporta veids. Ar to nodarbojas ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz seko līdzi. Ir daudz fanātu, ir daudz skatītāju. Pagaidām skatītāji vēl šeit nav, tādēļ, ka vēl cilvēki nav sanākuši, jo vēl sacensības, kā jau teicu, nav sākušās, bet pēc sacensībām ir iespējams šeit sacensību vietā, kur būs tikai dalībnieki, ir iespējams ieiet tādās saunās. Viņas ir uzstādāmas šeit patām uzreiz vietas. Iekšā krāsniņa ir maziņa, kurās ir mazas lāvas, un mēs līdām ar Evitu iesim un izmēģināsim, kā ir ziemas apstākļos, ārā -6 grādi, kā ir ziemas apstākļos iet šādās saunās. Un tas pats interesantākais, ka šeit pilsētas centrā, pilsētas vidū, tur, kur notiek sacensības, tiek atvest tādas saunas. Tātad tas nozīmē, ka viņi šādā veidā sasildās pēc sacensībām. Tā šeit izskatās iekšā īstenībā. Šeit ir uztaisīts arī tāds koka lāvas, var teikt. Šeit varētu sēdēt 6 cilvēki mierīgi. Kā jau teicu, krāsniņa ir pietiekoši liela. Bet reiz, protams, ir duris vaļā, te veidinās, bet tik līdz aiztais ciet un pirmo reizi uzmeta krāsniņai ūdeni virsū, tā atkal šeit ir, reāli šeit ir karš, šeit svīstam kārtīgi. Es esmu tādās bijis, bet ne tik kvalitatīvās. Šī ir tāda, ko tiešām varētu pārvadāt apkārt un mierīgi arī šādā mierīgi pērties kaut kādos pasākumos. Es uzaicināju viņus uz Latviju, uz Pirts festivālu, un viņš teica, ka viņiem interesē tā lieta, ka varētu atbraukt. Tā kā varbūt pat šajā vasarā mēs Somus redzēsim pie sevis Latvijā uz Pirts festivālu. Juhu! Wow! Tās bija labs piedzīvums. Es nedomāju, ka tiešām viņa būs tik silta, tik karsta. Īstenībā tā krāsniņa, kas ir iekšā, viņa ir diezgan liela priekš šīs saunas, un tādēļ īstenībā ir diezgan komfortabli sēdēt. Bet vienīgais, ja meitenes kā Evita, piemēram, viņai bija baili nākt iekšā, dēļ tā, ka saslapinās matus, tad īstenībā, protams, šeit diezgan kārtīgi svīstam. Arī matus mēs saslapinam, bet jau pirms 5 minūtēm, es domāju, kad beidzot viņš beigs liet ūdeni, kad mēs iznāksim ārā. Īstenībā es pirmīt prasīju par sacensībām, jo esam dzirdējuši, ka ir arī sacensības. Un tad viņš teica, laiku apakaļ sacensības ir noslēgušās, viņi vairs netaisa sacensības, jo pēc pēdējām sacensībām, kad 2 palika iekšā visilgāk, viens bija Krievs, otrs Soms, Krievs nomira, un Soms palika uz pusgadu iekšā slimnīcā, ārstējās, tā kā pēc tās reizes ir viss atcelts. Nu, ko, Evita? Are you ready? Looks like no. Pirmo reizi dzīvē es esmu uz sacensībām, sacensībām, un šī slēpošana ir tieši tāda, kā mēs mācījāmies paši pirms 2 dienām. Mums ir tā iespēja redzēt Somijas populārākos sportistus un redzēt, kā viņi finišē šeit un kādā ātrumā viņi tiešām nobeidz savas sacensības 55 km. Ir iespēja izvēlēties 55 vai 75 km. Mēs pēc 4 km bijām beigti, bet te sportisti pēc 55 vēl lielā ātrumā iestūrē finišā. Kā arī mums šodien ir viena no retajām iespējām nointervēt īpašu cilvēku, kas ir Somijas bijusī sportiste, viena no izcilākajām biatlonistēm, Kaisa Makarainen. Viņa šobrīd jau ir nofinišējusi, nostartējusi kā pirmā sieviete šajā grupā. Un šodien mēs noteikti viņai uzdosim dažus jautājumus par viņas sportisko dzīvi. Kā Evita teica, bijušo sportisti, jā, bijusī viņi ir biatlonisti, bet joprojām šeit Somijā viņa turpina piedalīties sacensībās slēpošanā. Tā kā drīz gaidām apbalvošanas ceremoniju un nointervēsim tik lielu sportisti. We are very pleasure to
have an interview with you. Today you arrived first lady in this whole competition. How do you feel? And it was hard, or tell me about your feelings a little bit. Of course, it was nice that I was the first one in the finish line. But I think we had a really good competition with the former cross-country skier Riitta-Liisa Roponen. We were skiing together with some men all the way from Ylläs to here, Levi. And it was tough. My longest training this winter was 40 kilometers. And today was 70, so it was 30 more. So it was... So you are proud of yourself. Yes, I am. After 50K, I was feeling in my legs that, it's quite empty, not so much energy, but in the end you just keep going 1 kilometer after one, and it was nice. So before before some competition, you have some ritual for yourself, or you go without, you feel free without some ritual, or maybe you have one? When I was an athlete, when I did biathlon, then I had a lot. I had to do for example, breakfast had to be always porridge with something, fruits or berries, and then I had to do the things in the stadium in the special order. It was many small things that I was, before the start I was checking maybe 10 times if I have all the bullets in my magazines for the rifle. But now after my active career it's different. Now I'm more like a hobby athlete, like anyone else here. So it's not so important anymore. So now I go more with the flow. I try to do things well in the race, but before the race and after the race I don't care so much anymore. Okay. And now what is now your daily routine? You do sport every day, or not? Not every single day, but I try to stay in shape. Not of course not on that level where I was, but that I stay healthy, that I can eat a lot when I go training. So that's my motivation, maybe. You burn energy and then you just take the energy. I can eat the sweets and cakes and I don't have to care so much if I go training. So maybe that's the biggest motivation. But I like to be in the nature. And in wintertime, mostly you are just home inside the houses, and you don't go out if you don't do sports. But when you go skiing, you are always outside in the nature and you get fresh air, and it's nice. So that's also the big motivation, to see new places and travel a little bit the new places and go out to the nature and see how it is. And maybe you want to wish something for our TV viewers. You are from Latvia. Yes, Latvia. Yes. I know. Of course, I know Latvian biathlon team. And there is one guy from Latvia who is working for Finnish biathlon team as a wax tech. So I know him a lot. So if Robert Slotins is watching this, so I want to say my greetings to him. But of course, Baiba Pendiga is a famous Latvian biathlete. Yeah. So I always follow the athletes who were competing with me. So, guys, thank you very much for interview, and I wish you to get in form and relax today after this competition. Yeah, for sure. After ski is a must nowadays. Before I was an athlete, I always went to sleep and not party. But now after ski is you have to ski first, that you can go to after ski. Thank you. Thank you. Ziemas sporta cienītāji ir lieli dejotāji. Visas pasaules lielākajās trasēs slēpotāji gan kalnu, gan arī distanču satiekas kādā bārā vai kafejnīcā, uzreiz pēc sacensībām vai vienkārši dienas izskaņā, pēc slēpošanas uz kalnu un kārtīgi atpūšās. Izdejojās DJ mūzikas pavadījumā, tādā veidā pasakot paldies par šīs dienas lielisko iespēju tā kārtīgi izbaudīt ziemas aktivitātes.
esam atbraukuši uz ledus pasauli vai Ice Village, es varu teikt, wow. Te ir ledus restorāns, kurš ir iepriekš jārezervē obligāti. Tāpat vien atbraucot šeit ekskursijā, tu nekad netiksi paēst. Un šeit ir tāds tā kā muzejs, labirinti, kur tu vari staigāt, skatīties, pētīt. Un šī zāle, kurā mēs šobrīd atrodamies, ir paredzēta arī laulību ceremonijām. Te jūs varat norezervēt kādreiz un ar savu otro pusīti atbraukt un apprecēties šādā brīnišķīgā, skaistā vietā, lai arī te ir vēss, bet te ir brīnišķīga un mazliet mistiska noskaņa. Katru ziemu Levī tūmā klusā Labzemes meža vidū no sniega un ledus piedzimst jauna pasaka. Šī ir Lapland Hotel Snow Village, pils, kas katru gadu tiek būvēta no jauna. Tikai uz pāris mēnešiem līdz pavasara saule atkal sāk kausēt tās sienas. No vairāk nekā 1 miljonus kilogramu sniega un 1000 tonu ledus top vesela pasaule ar istabām, eju labirintiem, skulptūrām un pat ledus restorānu un bāru. Katru sezonu tai ir cita tēma, vienu gadu tā bija zvaigžņu kari, citu ziemeļu pasaule un šogad zemūdens valstība, kur caur ledus sienām it kā peld medūzas un jūras bruņurupuči. Temperatūra šeit vienmēr ir -5, bet gaismas un mūzikas spēle rada siltumu un par -grādiem uz laiku pat aizmirstās. Snow Village nav tikai būve, tā ir pieredze, kas atgādina, cik trausla un skaista var būt ziema. Un kad pavasaris atnāk, pils izkūst, vasara nomaina ziemu, Labzeme baudas siltos saules starus un ziemai tuvojoties, atkal tiek veidota jauna ziemas pasaka. Ja skatītājs atrodas skaistākajā ledus gultā uz pasaules, vai jūs negribētu te pagulēt, pavadīt kādu nakti? Šeit patiešām var arī pavadīt vienu nakti, vai 2 vai 3, cik jūs vēlaties, bet, kā mums pastāstīja, šeit bija vairāki numuriņi, bet saimnieks izlēma atstāt tikai vienu numuriņu nakšņošanai un pārējo atstāt kā tādu muzeju apmeklētājiem. Ja jums patīk mūsu ceļojuma sērijas, mēs būsim pateicīgi par katru laiku, ko jūs uzspiedīsiet. Tāpat arī būsim, protams, pateicīgi, ja piesakosiet mūsu kanālam vai ierakstīsiet kādu komentāru. Tas palīdzēs augt un attīstīties mūsu kanālam un palīdzēs turpināt iesākt to darbu, un mēs varēsim filmēt un parādīt atkal daudz jaunas un skaistas pasaules vietas. Labrīt no rītā! Šodien mums ir noslēdzošā diena šajā Polo Resort viesnīcā. Mums ir noslēdzošā pilnā diena šeit Labzemē. Mums pilna diena ir dažādām aktivitātēm un interesantām izdarībām. Šovakar mēs arī paliekam pa nakti vienā citā viesnīcā. Nedaudz atpūšamies, rīt no rīta pēdam brokastis un dodamies māju virzienā. Ne pavisam mājās, bet māju virzienā. Tagad esam visu somas sakārtojuši, salikuši. Drīz pēc brokastīm 9 jau Sanī būs klāt. Kāpsim gan viņas mašīnā, gan arī savā mašīnā liksim somas un brauksim uz vienu foršu vietu, ko es ļoti gaidu. Uz piramīdām mēs brauksim vakarā, bet tagad mēs brauksim izbraukt ar sniegamočiem. Ar ko tik dzīvē nav braukts, bet ar sniegamoci es vēl līdz šim neesmu braukt. Šī būs mana pirmā pieredze, tāpat kā pirmā pieredze bija ar ziemeļblāzmu. Tāpat kā ar ziemeļbriežiem. Mēs adoptējām ziemeļbriedīti dobeli, arī to mēs izdarījām pirmo reizi.
Un šodien brauksim ar sniegamočiem. Šeit Somijā sniegamoči ir tā kā Holandē velosipēdi. Viņu ir visur. Viņu ir tik daudz. Viņi ir visās malās, visos stūros, visās sētās var redzēt sniegamočus. Tā kā ļoti daudz cilvēku brauc ar slēpēm. Tad viņiem ir ļoti populāri distanču slēpošana. Tikpat populāri viņiem ir izbraucieni ar sniegamočiem. Un sniegamocis ne tikai viņiem ir dēļ kaut kāda hobija vai vienkārši atpūtē, bet sniegamocis viņiem ir reāls darba zirgs, ar ko viņi strādā. Ja mums laukos, protams, ir daudz vieglāk izdzīvot, ja mums ir kvadrcikls, jo pēc mūsu laikapstākļiem kvadrcikls, protams, ir noderīgāks. Tad šeit bez sniegamoča, kā saka, vietējie iztikt vispār nevarot. Un ziemā esot tā, ka, ja tev nav sniegamocis, bieži vien tu pat netiec ārā no mājām. Mēs tik silti saģērbāmies, bet atbraucot uz šejieni izrādās, ka mums pat dod kostīmus. Mums būs apavi, mums būs drēbes, šādi speciāli ziemeļnieku kostīmi, lai mēs nenosautu. Es jau jūtu, tas pats kostīms ir diezgan smags. Varētu būt, ka šis būs ļoti silts. Tā kā, ziniet, ja jūs braucat uz šejieni ar sniegamočiem, tad noteikti jums šeit būs jau drēbes, tad par tām varat nerūpēties. Mums iedeva visu, sākot no apaviem, beidzot ar ķiveri, cimdiem, masku. Tā kā mēs esam gatavi savam izbraucienam. Noteikti esot līdz arī jābūt tiesībām, jo esot ik pa laikam stāvot policija pārbauda gan uz dzēršanu, arī mūs šeit pārbaudīja, bija jāpūš trubiņā. Un ik pa laikam policija var apturēt, pārbaudīt, vai esi dzēris vai neesi. Plus arī, protams, jābūt tātad braukšanas atļauju tiesībām. Tikko mums nolasīja instrukciju, izstāstīja visus noteikumus, ko mēs drīkstam darīt, ko mēs nedrīkstam, kā mums ir jāsako līdz, pa kādiem kalniem mēs brauksim, izstāstīja un kā ir jāuzvedās uz kalniem. Sindija brauc atsevišķi, Larijs atsevišķi, bet mēs ar Evitu kopā. Jums ir kaut kas nedaudz jāuzfilmē, protams, jāparāda arī jums, kā tad mums veiksies šajā motocikla izbraucienā. Mēs braucam pāri lielajai šosei, tad instruktors pirms šosejas apstājās, pārbauda, lai ir droša pārbraukšana. Tad ar roku mums norāda, ka ir droši un mēs varam braukt tālāk. Nu, ļoti skaisti. Mēs sākam uzņemt ātrumu. Izbraukt ar sniegamoci tā bija mana vēlēšanās jau no bērnības. Tas bija mans nelielais sapnītis, kas beidzot piepildījās, un tā kā to mēs izdarījām vēl pašos ziemeļos Labzemē, tas ir vēl lielāks gandarījums. Es guvu milzīgu prieku un izbaudīju katru minūti. Iespējams, decembrī un janvārī, kad eglis ir apsnigušas ar kuplām sniega sagām, šis brauciens būtu vēl skaistāks. Bet arī tagad mēs izbaudījām šo uz visiem 110%. Sanāca mums arī nedaudz palidot ar dronu, pasēdēju aizmugurē, kamēr Evita brauca. Un tagad esam apstājušies pie vienas jurtas. Iesim iekšā, laikam padzersim tēju un nedaudz pasildīsim rokas, jo visu šīs 20 minūtes es sēdēju aizmugurē bez cimdiem, man rokas atcēl tā, ka es viņus nejūtu. Bet nu piedzīvojums ir labs, bet nu pašam ir jābrauc pēc stūres, jo aizmugurē tur kratīties nav tas foršākais. Bet ir labi, ir ļoti labi, kā saimnieks teica pirmīt, kad viņiem ir arī tūres, kad uz vairākām dienām saliek aizmugurē bagāžas nodalījumā visas savas mantas, kas ir vajadzīgas, un uz vairākām dienām aizbrauc katru dienu paliekot citā viesnīcā vai apartamentos. Nu, tas var būt interesanti.
ar sniega močiem esam izvizinājušies. Pusdienas restorānā esam pēduši un tagad esam atbraukuši uz saunu. Vakar mums sauna bija no rīta. Šodien sauna mums ir pa dienu. Nu, vakarā mums sauna ir bijusi arī mājās un arī iepriekš vakarā ir kādos apartamentos bijusi. Bet tagad būs šodien kāda interesanta sauna un pelde arktiskajā Somijas upē. Tā te ir tāds leduskapis, kuru es centos attaisīt, bet izrādās tas vāks nokrita. Viņš vienkārši jātaisa līdz galam vaļā. Bet tūlīt nāks Ivars ar Lariju. Un viņi būs izmēģinājuši šo lielisko somu pirts rituālu. Es neiegāju, jo maz laika, viņi dod stundu laiku tikai. Līdz ar to ieiet pirtī. Un uzsildīties ir pa maz, un reku šis te vāks krīt nost visu laiku. Uzmanīgi, Ivar. Ojo! Kā no viņa izkāpt, viņš neturās. Nē, nu šis ir ekstrīmi vienkārši. Tas ir ekstrīmi. Tikai dažas minūtes no slēpošanas trasēm Levija apkaimē mēs nokļūstam savādā un interesantā pasaulē Elvis Village. Šeit klusas upes krastā Labzemes mežā pasakas kļūst par realitāti. Šeit ir piparkūku namiņi, elfu skolas un logi, pa kuriem var redzēt ziemeļblāzmu. Ne tikai bērni, bet arī pieaugušie sajūt, ka šī ir vieta, kur daba satiekas ar mitoloģiju. Elvis Village nav vienkārša vieta. Tas ir ceļojums uz bērnības sapni. Esam atbraukuši uz savu noslēdzošo apartamentu, kur dzīvosim tikai vienu nakti. Un tūlīt iesim iekšā, apstīsimies, kā šeit izskatās, ko mēs redzēsim caur griestiem solī, kad šeit arasot stīkla griesti, kad šeit varot redzēt ziemeļblāzmu. Nu, Evita, tad rāda mums to mājiņu. Vau, te ir tāds foršs koridorīts un spogulis. Beidzot ir spogulis. Kamēr Evita spoguļojās, ejam tālāk un parādam. Oho! Tučnu te ir viss stiklā. Piramīda. Oho! Pirmo reizi dzīvošu piramīdā, godīgi. Esmu bijis piramīdās Eģiptē, bet dzīvojis piramīdā vēl neesmu. Nu, ļoti cerams, ka šovakar varēsim redzēt ziemeļblāzmu. Šeit gulēsim. Lūk, kāda lieliska gultiņa. Un šeit augšā skatīsimies ziemeļblāzmu. Tagad mums esot jāizkrāmē visas mūsu mantas, jānoliek mašīnā auto stāvvietā un tālāk jau dodamies akal ar Sanī kaut kur tālāk. Kur mēs dodamies, es īsti nezinu. Šodien viss ir vienā, īstenībā viss ir vienā skriešanā. Bet, nu, laikam mēs dodamies vakariņās, jā.
Šovakar mums ir noslēdzošās vakariņas šeit, Somijā, Labzemē. Esam atbraukuši uz vienu ļoti nesen atvērtu un ļoti interesantu restorānu, Reindeer Manor. Un šeit ienākot mēs satiekam latviešu meiteni, kas šeit strādā, un beidzot mēs varam pasūtīt ēdienu latviešu valodā. Mēs esam sarunājuši ar šo meiteni arī, kad mēs nedaudz ar viņu aprunāsimies, jo viņa jau šeit Somijā ir 4 gadus. Un, protams, pa 4 gadiem viņa ir iepazinuši šo zemi, un viņai noteikti ir ko pastāstīt. Bet tagad mēs pabaudīsim vakariņas. Un kā mūsu draudzene Sanija saka, mums šovakar ir tā iespēja, ka mēs varam nekur nesteigties. Mums vairs šovakar nekādu jaunu plānu nav. Mēs varam nobaudīt ēdienu. Mēs varam šeit vēl savā starpā aprunāties. Un mums ir šefpavārs atsūtījis mazu zupiņu. Mums ir starters, mums ir otrais ēdiens, mums ir saldais. Protams, mums ir arī dzērieni. Tā kā šo vakaru šeit Labzemē mēs pavadīsim vēl dažādās sarunās, atcerēsimies, ko mēs esam redzējuši, ko mēs esam piedzīvojuši un kas ir palicis visvairāk atmiņā. Un tiklīdz būsim paēduši, tā, protams, arī parunāsimies ar šo meiteni, kas ir no Latvijas. Un patreiz laikam labu apetīti jums, labu apetīti mums un iedzersim par Labzemi, par jauniem draugiem, par jaunām emocijām un par visu piedzīvoto, kas ir šeit, Somijā un Ziemeļos. Kā jau iepriekš teicu, ienākot šeit restorānā, mēs satiekam vienu latviešu meiteni. Un īstenībā ir liels prieks pa nedēļu dzirdēt šeit latviešu valodu, jo daudz latviešu neesam satikuši. Īstenībā nevienu neesam satikuši. Bija sacensības un redzējām, ka ir latviešu vārdi, bet tā arī nevienu nesatiku. Īstenībā tiešām liels prieks jūs satikt. Man arī. Esat pirmie latvieši šo sezonu, kurus es satieku. Vispār šeit, jā? Jā, šo sezonu kaut kā nav sanācis. Varbūt var pateikt, kā jūs sauc, no kurienes jūs esat Latvijā, un kā jūs esat šeit nokļuvusi tik tālu Ziemeļos Somijā? Mani sauc Olivija, es esmu no Rīgas un nokļuves Somijā pirms gadiem 4 laikam, ar pārtraukumiem vasarā Latvijā, bet tas bija ļoti tāds mirkļa lēmums, jo es aizgāju prom no savu vecā darba un sāku skatīties citus darbus. Tad jau bija pagājis tāds labs laiciņš, un es sapratu, ka ir jāmēģina tomēr atrast darbs beidzot, jo sāk finanses spiest un nevar arī sēdēt tik ilgi mājās. Un es ieraudzīju darbu sludinājumu par darbu Somijā. Un darbs bija uz ziemas sezonu, uz 3 mēnešiem pilsētā Rovaniemī. Un es izdomāju, kāpēc ne. Kas ir sliktākais, kas var notikt. 2 stundas lidojums atpakaļ līdz Rīgai, vai 3 mēnešus jau kaut kā var novilkt. Un tā ar to 3 mēnešu novilkšanu tagad jau ir 4. sezona šeit. Bet šis restorāns, kur mēs esam, viņš ir jauns? Jā, mums ir 1. sezona. Mēs atvērāmies tikko novembrī. Pirms tam šeit bija kopš 1843. gada Ziemeļbriežu ferma. Paralēli kaut kad atvērās arī maza kafejnīciņa, bet tā bija tīri tāda slēpošanas vietiņa, kur cilvēki atslēpoja caur mežu uz šejieni. Pasniegts tika kafijas un tradicionālās bulciņas somu, bet restorāns laikam, ka vakarā nebija, un tad no šī gada ir mums gan kafejnīciņa, gan arī vakarā darbojas restorāns. Laikam būtu muļķīgi jautāt, vai jums patīk šeit Somijā, jo, ja atbraucāt uz 3 mēnešiem un jau esat šeit 4 gadus, tad varbūt, kādi ir tie pirmie iespaidi, kad atbraucāt uz Somiju un tagad pēc 4 gadiem, kad jau esat tomēr iepazinuši šeit Somijas cilvēkus un gan jau ir draugi. Kā ir tas, kā bija sākumā un kā ir tagad? Sākumā, protams, ka visi sabaida ar to, ka pirmkārt, protams, viss ir ļoti dārgi. Un otrkārt, ka Somi ir diezgan atturīgi. Mēs jau latvieši arī esam atturīgi, bet ka Somi ir it kā vēl atturīgāki. Un tad, protams, pirmajā reizē bija tāds nedaudz stress, kā tad būs iedraudzēties un kā vispār tas būs, jo es nebiju strādājusi ārzemēs, kur ir jāstrādā ar citiem cilvēkiem, bet kaut kā jau kopš pirmās dienas nejūtu nekādu ne savādāk attieksmi. Viss tiešām bija ļoti viesmīlīgi un es teiktu, ka Somi ir varbūt viņi staigā tāpat kā latvieši ar tādu dusmīgo seju drusciņu, bet ļoti viesmīlīgi un tādi laipni cilvēki kopumā. Kas bija pirmais darbs, kad jūs atbraucāt uz Somiju? Es atbraucu, strādāju pilsētā Rovaniemī. Tur arī bija viesnīca. Tur bija viesnīca arī ar restorānu, tāpat kā šeit. Un tad es sāku tur 1 sezonu, pēc tam aizbraucu vēl arī uz nākamo ziemas sezonu, 2 sezonas tur nostrādāju.
Un 3. sezona bija citā vietā, un tad šī ir 4. sezona šeit. Un sanāk, citur latvieši brauc tā kā uz vasaras sezonu, ja tur piemēram uz Angliju lasīt zemes, šeit brauc uz ziemas sezonu. Šeit arī starp citu brauc lasīt zemes pa vasaru. Jā. Bet mums ir paveicies, man šķiet, ar to, ka mums ir vasaras brīvas, ja mēs vēlamies. Un tas ir diezgan liels pluss ziemas darbam. Jo pa ziemu tu sapelni naudiņu, un tad pa vasaru tu vari principā atpūsties. Labi, ko jūs darat vasarā? Pagājušā vasarā es gan strādāju, bet citiem cilvēkiem ļoti populāri ir, viņi brauc ar laivām, vai viņiem ir savas laimas, vai viņi īrē laivas pa vasarām, un tad vienkārši brauc atpūsties uz ezeriem, upēm, makšķerēt. Bet paliekat šeit, Somijā, nebrauc uz Latviju? Pagājušā vasarā sanāca ļoti nedaudz būt Latvijā, bet citas vasaras gan pa Latviju, gan kaut kur ceļojumos. Bet tad sanāk pa ziemas mēnešos, tad sanāk labi var nopelnīt, ja var pēc tam vasaru, var teikt, atpūsties, un tad atkal ar jauniem spēkiem sākt atkal nākamo sezonu. Jā, nevar sūdzēties. Ir tīpaši salīdzinājumā, diemžēl, ar Latvijas algām, tad, ir jūtama atšķirība. Sociālai atbalsti, tas ir tikai Somiem. Es tā saprotu, viņiem ir diezgan interesanti tur. Vai ir arī tātad, kas iebraucēji ir, kas strādā? Piemēram, mums ir apdrošināšana. Visām darba vietām, kur tu strādā, tev ir obligāta apdrošināšana. Apdrošināšana ir gan darba vietā, gan arī ceļā uz darbu. Protams, tad paši var pirkt klāt kaut kādas ārpus darba, kam ir nepieciešams. Un par citām lietām, cik es saprotu, Somijā mums strādā arī Eiropas veselības apdrošināšanas karte, tātad mēs saņemam pakalpojumus, ja ir kaut kādas ārkārtas situācijas par tādu pašu cenu, kā saņem vietējie, kas ir principā bez maksas. Un tie, kas jau šeit dzīvo ilgāk, var nokārtot tādu, tagad aizmirst, kā sauc, bet principā tā ir tāda somu veselības, negluži apdrošināšana, bet Kela karte, jā. Tad par to, ja nokārto šo karti, ja dzīvo šeit ilgāku laiku, tad saņem veselības pakalpojumus par tādu pašu maksu kā vietējie, kas arī ir, principā tāpat kā Latvijā. Jūsu restorāns nav tā, ka viņš atrodas tagad pilsētas centrā, diezgan uz šeit nācās pabraukt. Dzīvošana kā jums, jūs dzīvojat tepat uz vietas? Nē, ir daži kolēģi, kas dzīvo arī šeit, šajā principā īpašumā drusciņ tālāk nostāk, bet lielākā daļa tomēr dzīvo vai pilsētas centrā, vai arī vēl kaut kur drusciņ tālāk un braukā ar mašīnām. Jo šeit arī principā visiem ir vadītāja apliecība nepieciešama, jo attālumi ir diezgan lieli. Mēs arī braucam katru dienu apmēram 15 km uz darbu vienā virzienā. Bet sanāk, kāds ir režīms? Katru dienu jāstrādā ir? Nē, nav tik traki. Ja grib, protams, var strādāt katru dienu, bet man un šī gada kolēģiem, var teikt, jau nav vairs tāds vecums, kad gribās riktīgi traki raut. Bet viss ir ļoti runājams. Principā parastais darba grafiks Somiem ir ļoti, salīdzinot ar Latvijā, kā es esmu strādājis, tāds maigs. Strādā vidēji 7-8 stundas dienā. Protams, mūsu industrijā strādā citreiz arī vairāk, bet tas īsti nav šeit varbūt tāds standarts, kā Latvijā, kas strādā pa 12. Cik latvieši ir šeit, šajā reģionā? Jums zināmie? Es esmu... Ar draugu? Ar draugu, jā, tas ir viens. Bet pa šo sezonu laikam zinu tikai vēl vienu puisi, kas kaut kur netālu strādā. Nē, vēl viens, 2. Bet tā nav tā, ka ļoti, ļoti populāri šeit būtu latvieši, kad viņi brauktu šeit darboties, strādāt. Es teikšu, ka vidēji, jo kaut kā ir smieklīgi sanācis, ka ļoti daudz mani kolēģi, kas nav latvieši, varbūt viņi ir lietuvieši vai tie paši somi vai igauņi, kāds vienmēr pazīst kādu latvieti, bet es neesmu viņus tā arī satikusi. Viņi tādi mītiskie radījumi, kas kaut kur... Labi, bet iemantojuši draugus, piemēram, vietējos somus jūs esat? Jā, protams. Kā jūs atpūšaties? Mēs atpūšamies vai ejam staigāt. Pārsvarā vai arī šogad mums ir pie mājas upe, tad mēs tikko, kad atbraucām, uztaisījām ledus caurumu ar pirti un tad kāpjam augstā upē. Tās ir, man liekas, pirts ir, protams, populārākā atpūšanās veids Somijā. To mēs esam sapratuši. Šodien man bija 5. reize dažādā pirtī. Jā. Mēs esam vēl slēpojuši, distances slēpošana, kalnu slēpošana,
Ar zirgiem jājuši. Forši. Kas jums ar slēpošanu? Es personīgi neslēpoju. Man kaut kā nav intereses, bet draugi gan slēpo, gan brauc ar sniega dēli, jo šeit tomēr tas ir tepat blakus pieejams. Citiem patīk arī distanču slēpes sporta dēļ, jo tas ir... Ar distanču slēpēm man nebrauc? Es sapratu, jo mums stāstīja, kad mums bija pasniedzēja viena, kas mācīja distanču slēpošanu. Es jautāju, cik brauc cilvēku, viņi teica 99%. Es domāju, kurš ir tas 1%? Tad mēs esam atraduši to 1%, kurš neslēpo. Kaut kad bērnībā Latvijā brauc, bet tas bija tā ar vecāku piespiešanu drusciņu. Bet kā ir vispār Somijas, somu cilvēku tāda un latviešu cilvēku kā gribētos teikt, piemēram, latviešiem un krieviem, ja? Latvieši ir klusāki, krievi atkal ir tādi skaļāki, un tas viss kopējais sakrīt diezgan sapas, tad var sadraudzēties ar viņiem. Es domāju, ka jā, jo man šķiet, ka latvieši paši par sevi ir diezgan tādi nosvērti, un somi arī ir drusciņi vairāk introverti, teiksim. Bet tas pats, kad salauž to pirmo ledutiņu, tad jau ir gan jauki, gaiši, gan sirsnīgi cilvēki, man liekas. Bet tādi tusiņi, piemēram, kā Dīsenes, kaut kā tādi tur. Mēs vienā it kā bijām iegājuši, kas ir Levī centra. Mēs bijām iegājuši un izgājām ārā, jo mēs bijām domājuši, nākamajā dienā aiziesim uz turieni, bet mums nesanāca. Laiks neatļāva un bija jābrauc atkal citur, domājām, iebrauksim, bet tā nesanāca. Redzējām, ka tur ir daudz cilvēku, bet jums arī sanāk aiziet uz kādiem? Šogad nav sanācis īpaši. Mēs esam bijuši sezonas nobeiguma balītē, tad mēs tā drusku dabūjām izlīst ārā, bet šogad kaut kā nav sanācis, diemžēl. Jūs teicāt, restorānam pavisam nesen atvēršanās, bet kā varētu vērtēt cilvēku tādu pieplūdumu vai kā cilvēki jūs atrod? Es domāju, ka priekš pirmās sezonas ļoti, ļoti veiksmīgi. Mēs necerējām tiešām, ka būs tik daudz cilvēki. Protams, ir vienmēr, kā jau visi šeit brauc uz Ziemassvētkiem, tad decembrī vienmēr ir ļoti daudz cilvēku. Janvārs atkal bija kluss, un tad mēs kaut kā rēķinājāmies, ka tā arī paies visa sezona. Un tad nāca februārs un marts, kur durvis bija ar kāju vaļā, var teikt, un atkal viss sākās. Tā kā es domāju, ka veiksmīgi. Un mums ir arī diezgan laba, es domāju, ka marketinga komanda, kas liek gan reklāmiņas visu kaut kur, gan sociālajos mēdījos, gan arī šeit ir diezgan populāri, ka veikalos, piemēram, piesprauž kādu lapiņu vai reklāmiņu. Un arī šo vietu cilvēki zināja jau no iepriekšējām sezonām, kā tādu kafejnīcu, un tad viņi atslēpoja. Nereti arī pēc tam vēlējās nākt uz vakariņām. Jums personīgi ziema vai vasara? Vasara. Tomēr? Tomēr, jā. Cik ir bijis ziemā augstākais, ko esat piedzīvojuši? Šoziem bija... Bet vispār 4 gadu laikā? 4 gadu laikā. Varētu arī būt, ka šī ziema, jo pagājušajā ziemā laikam bija -35, šoziem bija -37. Bet tas ir pa nakti, pa dienu, protams, ir drusku siltāks, kas bija kaut kāda -31, 2. Sajūtas? Pēc kaut kāda augstuma jau īstenībā vairs nejūt. Tā kā ir -20 un tad -30. It kā nelikās, ka baigā atšķirība. Vienīgais, ka mašīna bija grūtāk pielaist. Jā. Bet ziemas makšķerēšanu esmu mēģinājuši? Nē. Vēl ne vismaz. Kas pietrūks no Latvijas? No Latvijas, protams, kā cilvēki, valoda, draugi, bet no tādām citām lietām varbūt alus, jo latviešiem ir ļoti garšīgs alus un šeit nevar vispār salīdzināt. Starp citu, ir, nepateikšu, kā viņi saucās, bet viena no Labzemes alus darītavām, viņiem bija problēmas ar produkciju, ka viņiem nesanāca vienādi alus, ko viņi taisīja katru reizi. Un tur šobrīd kā galvenais, nezinu, kā alus speciālists strādā latvietis. Un tagad viņiem ļoti labi iet ar latviešu to māku. Jā. Kāds ir jūsu ēdiens tagad mīļākais šeit, Somijā? Mīļākais. No somu ēdieniem? No somu ēdieniem. Varētu būt tas pats ziemeļbriežu filē, jo to es arī ļoti ilgi negribēju garšot. Man likās, ka viņa būs kaut kāda specifiska. Bet, kā jau jūs noprovējāt, gaļa ir tiešām mīksta, garšīga un nav, man vismaz šķiet, ka nav tādas, kā ir citreiz meža gaļai piegaršas.
Jūs sekojat, piemēram, Latvijas dažādiem notikumiem, politikai līdzi? Kaut kam, jā, bet es teikšu godīgi arī, kad es dzīvoju vēl visu laiku Latvijā, man citreiz jau bija par daudz, jo viss vienmēr bija slikti un tā, un tad kaut kādā brīdī vienkārši sapratu, ka labāk ir varbūt nemaz nelasīt. Kaut kādas galvenās ziņas jau, protams, bet tā. Bet dzīvojot šeit, ir jūtams tā, ka šeit arī, piemēram, ir kā Latvijā, kad saka, ir krīzes, jāgādi, un tad ir atkal kaut kas labāk, un atkal šeit Somijā var jūs, nezinu, pēc cilvēkiem, pēc sajūtām, kā drauga runā, kad viņiem arī ir augšā, lejā, kad ir labāk, kad ir sliktāk. Jā, es domāju, ka jā. Piemēram, šobrīd ir liela krīze, jo ir pacēlušās kafijas cenas, un, kā jau mēs zinām, Somi ļoti daudz dzer kafiju, un tad tagad jau mazais maisiņš ar kafiju maksā 11 eiro. Tas ir dārgi diezgan. No jā. Ir lielākas algas cilvēkiem, bet arī nāk līdz daudz lielāku nodokļu vietām un lielākas summas visam. Mēs satikām vienu cilvēku Igaunijā, kurš ir krieviski runājošs, bet viņš dzīvo Somijā. 20 gadus, un viņš sāka sūdzēties man vienkārši, cik Somijā viss ir slikti, kad ir ceļi tur, tad tas. Nu, viņš ilgi pasūdzējās tur it kā. Bet dzīvo Somijā. Viņš saka, it kā jau viss kārtībā. Un viņš man prasa, viņš saka, vispār tu no kurienes? Es saku, no Latvijas. Ui! Kā jūs tur vispār dzīvojat? Kā jūs tur vispār dzīvojat? Nu, citreiz tā liekas, jā. Nu, ir bieži vien ir sajūtas, ir tiešām tādas, kad kādreiz likās, kāpēc cilvēki brauc prom, taču te ir jādara tas. Tad tagad, pa lielam jau sākam saprast tiešām, kad, ja tu aizbrauc projām, tur dzīvot kā cilvēks. Ja, un ceļš tagad nedēļas laikā arī paklausoties apkārt Somu stāstus un kā viņi strādā, kā viņi pelna, ir saprotams, ka kaut kas īsti labi nav. Paldies par sarunu! Paldies jums! Jā, liels paldies! Ar šo skaisto ziemas pasaku Somijā Labzemē mēs pabeidzam savu jau 6. sezonu pēc kārtas, kas ir televīzijā. Kopā esam jau safilmējuši vairāk par 200 dažādām sērijām, esam apskatījuši un redzējuši, piedzīvojuši vairāk kā 35 dažādas pasaules valsts. Gribam teikt jums lielu paldies par to, ka jūs sekojat, par to, ka jūs skatāties mūs, par to, ka jūs uzspiežat laiku, piesakojat mūsu YouTube kanālam, varbūt arī jūs sekojat mūsu sociāliem tīkliem, Facebookā, TikTokā. Liels paldies jums un tiekamies atkal jaunajā sezonā, kas sāksies 2026. gadā un sāksies šī sezona ar mūsu lielo trako braucienu uz Albāniju ar džipiem, ar braucieniem pa kalniem un daudz jauku cilvēku, daudz jauku emociju, daudz jaunu piedzīvojumu un ļoti daudz interesantas valsts. Tā kā paldies jums un tiekamies atkal jaunajā sezonā.